Kā uztaisīt reklāmas kampaņu 67 000 iedzīvotāju par 1 eiro? Izrādās, tas ir iespējams, ja vien jūs pārzināt sociālos tīklus un tā lietotāju paradumus. Einsteins reiz ir teicis, ka nav iespējams izdomāt kaut ko jaunu, izmantojot vecās metodes. Iespējams, Inspired Digital vadītājs Artūrs Mednis domāja tieši tāpat, jo viņam izdevās. Vasaras sākumā mēs meklējām jaunu darbinieku, foto-video operatoru, un mēs izdomājām, ka, ja mēs šo sludinājumu publicēsim tur, kur tiek publicēts sludinājumi vienmēr, kaut kāds CV online, piemēram, vai citos mēdījos, tad, ja mēs iesim to klasisko ceļu, ko izdara visi, ja, tad tas sludinājums paliks nepamanīts, un viņš arī tur, principā, mēs neceram, ka dabūsim kādu pieteikumu. Un šoreiz tā interesantā personāla atlases kampaņa bija, es teiktu, unikāla savā ziņā tik ļoti, ka ļoti liels cilvēku skaits tiešām viņu tvītoja, lika Facebookos un draugos un visur izplatīja šo sludinājumu, kas arī bija mērķis, lai cilvēki izplatītu, lai mēs sasniedzam pēc iespējas lielāku šo te auditoriju, kas to sludinājumu būtu redzējuši. Pirmajā dienā sludinājumu bija apskatījuši 20 000 cilvēku, un tajā pašā dienā aģentūra jau saņēma 110 darba pieteikumus. Salīdzinājumam, lielāko daļu vienkāršu darba sludinājumu dienā apskata aptuveni līdz 100 reizēm. Mēs publicējam darba sludinājumu portālā SSLV, kas ir netipiski, zinot, kādas kvalitātes darba sludinājumu tur ir un kāda cilvēka skatās šo portālu. Tas ir loģiski, ka neviens normāls uzņēmums tur sludinājumus neliek. Daudz cilvēku vienkārši sāka likt linkus uz šo sludinājumu Twitterī, Facebookā un citos sociālajos tīklos ar tekstu, vai tā ir īstenība. Mēs šo sludinājumu arī uzrakstījām tipiski tā, lai tas izskatās pēc riktīgi īsta SSLV darba sludinājuma. Aģentūra meklē cilvēku, kas izdzirdot vārdu body, primāri domā par kameru, nevis sievieti. Tāpat vajag, lai pašam ir savs YouTube kanāls ar dažiem video un vismaz 1000 skatījumu. Twitter, ja vispār ir, nedrīkst būt slēgtais konts, jo tas ir SO 2012. Būtu super, ja čalim, jo nedz vai meiteņi šito pavilks, būtu iepriekšējā pieredze Čaula, Kivi, Panorama vai līdzīgos mega projektos. Nākamajā dienā mēs uztaisījām video, ko ielikām YouTube, un tas video varbūt ir nācies redzēt, ir tie Hitlera reakcijas video. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Mums savilkās, ka vārds SSLV, tas sakritība, un Hitlers un hitleriskā Vācija un SS, tieši viņš šis te militārā vienība. Un mums tas viss kaut kā savilkās, un mēs nākamajā dienā uztaisījām šo te Hitlera reakcijas video. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Un rezultātā mēs saņēmām pār 200 darba pieteikumiem. Es nebaidos samelot, ka cilvēkus 50, 70 es esmu nointervējis vasaras laikā. Un vasaras pašās beigās mēs pieņēmām 2 cilvēkus. Kādi tad ir rezultāti? Ir saņemti 249 darba pieteikumi. Šo te pašu pieminēto Hitlera video jau pirmajā dienā noskatījās vairāk nekā 25 000 cilvēku. Pēc 2 nedēļām šis skaitlis sasniedza 67 000. Lūk, tā radoša ideja apvienojumā ar zināšanām par sociālo tīklu īpatnībām spēja dot prognozējumus un labus rezultātus. 67 000 video noskatīšanās reižu Latvijas auditorijai ir stipri liels skaitlis. Un tas viss maksāja 1 eiro.